Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvas 2023 nominācijā ģimene uzņēmējdarbībā ir iekļauti 4 dalībnieki – Cikāde ML, Dekors RD, Spēlmaņu krogs un Zemnieku saimniecības Smaidas. Turpinājumā īsumā par katru. Sākās mums 2006. gadā. Bija laba ideja. Es tādu domāju, ka laba. Ja jau joprojām bija laba. Ja. Sapnis un ideja un iecerē, un tā mēs sākam. Tā saka Slavīnsku ģimene, uzņēmēji jau vairākās paudzēs. Šobrīd Spēlmaņu kroga saimniece Mairita Slavīnska uzņēmumu nodevusi dēla Roberta rokās, kurš šeit iegulda savas zināšanas un enerģiju. Spēlmaņu krogs atrodas Alsungas pašā centrā, vienā no senākajām mājām pagastā, kur autentiskā gaisotnē baudīt gardu maltīti, piedalīties suitu tradicionālo ēdienu meistarklasēs un apgūt sklandraušu vai skābmaizes cepšanas zinības. Krodziņš maltītēm atvērts no māja līdz oktobrim, bet ziemas sezonā aicina uz meistarklasēm, nodrošina pusdienas pēc pasūtījuma, piedāvā mājīgas naktsmājas un atpūtas vietu saviesīgiem pasākumiem. Snēpels pagastā esošo zemnieku saimniecības Smaidas Bružānu ģimene dibinājusi 1996. gadā. Tagad īpašumā ir 2 kautuves, no Latvijas saimniecībām tas iepērk cūkas un lielopus, piedāvā gaļu, kautu produktu, kaušanu un transporta pakalpojumus. Mājas lapā zejessmaidas.lv var uzzināt piedāvājumu un to, kādi novērtējumi saņemti. Kopš 2015. gada produkcijas kvalitāti un Latvijas izcelsmi apstiprina arī zīmols Zaļā karotīte. Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balvas konkursā 2016. gadā Smaidas jau apbalvots kā gada ražotājs. Ar Kuldīgā esošo uzņēmumu Dekors RD ir saskārušies daudzi, kuriem bijusi nepieciešamība pēc reklāmas dizaina pakalpojuma. Šai nozarei Gutlandu ģimene darbojas jau no 1992. gada. Uzņēmums sniedz vizuālās reklāmas pakalpojumus no dizaina izstrādes līdz rezultātam. Darbu sarakstā ir uzlīmes automašīnām, veikalu skatlogiem, planšetēm, top izkārtnes, norādes, ēku numurzīmes un vides reklāma. Te apdrukā daudz un dažādus priekšmetus, piedāvā izšūšanas tekstila, drukā etiķetes, uzlīmes, vizītkartes, bukletus un afišus. Nodrošina arī individuāls pasūtījums, iespējama lielformāta druku uz līmplēves, auduma, papīra un banera. Ir mūsdienīgas iekārtas, programmatūra un profesionāli darītāji. Šogadu laikā šai konkursā uzņēmums apbalvots nereizi vien. Kuldīgas vecpilsētā esošais veikals Cikāde ML ir Rūtenbergu ģimenes lolojums. Darbība sākta 2011. gadā. Veikals savu atrašanās vietu mainījis jau 3 reizes, bet jau arī šeit, Liepājas ielā 5, sāk kļūt par šauru. Laiku un enerģiju tā attīstībā iegulda visa ģimene. Domā par reklāmu, sortimentu, mārketinga aktivitātēm un tirdzniecību internetā. Veikals kļuvis par lielāko tirgotāju savā jomā Kurzemē. Te ir dažādas augstas kvalitātes garšvielas, preces skaistumam un veselībai. Te, ko sev noderīgu, atradīs gan kulināri, gan vīndari. Ļoti smags un daudz darbs ir ieguldīts, lai tik tālu tiktu. Protams, mums strādā tikai jaunieši, un līdz ar to ir jaunās visādas inovācijas, ļoti ir attīstījies internetu veikals, un tas sortiments ir tā pieaudzis, ka es jau teicu Mārtiņam drīz jau te plaukt pie griestiem, ka arī nav jau vairs salikt. Domos